Ar vienmēr sakot, man ir tas prieks, man ir tas gods stādīt priekšā šodienas runātāju Elīnu Petrīnčiku, uzturu speciālisti un vairāk kā uzturu speciālisti, cilvēku, kurš patur atvērtu attieksmi, atvērtu prātu, atvērtu skatu uz to, kā vislabākajā veidā varētu palīdzēt cilvēkiem, kuri skatās uz uzturu un kuri domā par to, kā es ar uzturu varētu patiešām uzlabot savu veselību. Un mēs esam bezgalīgi priecīgi, ka Elīna mums ir piepulcējusies un dalīsies ar savu redzējumu par to, kas ir Zino veselības koncepcija un kā viņa mums var palīdzēt. Lūdzu, Elīna, vārds tev. Labvakar, prieks jūs visus redzēt, tie, kas skatās tagad tiešsaistē, vai arī tie, kas skatīsies ierakstā. Man ir liels prieks šodien es jums pastāstīšu par to, kā mēs ar uzturu varam mazināt kronisku iekaisumu un to, kas mums var veicināt ilgmūžību. Tā, tad mazliet par mani. Tā, es ceru, ka jums nākamais slaids arī rādās, jo izskatās, ka viss ir labi. Jā, es regulāri papildinu savas zināšanas. Esmu pabeigusi Stradiņu universitāti, papildinu savas zināšanas preventīvajā medicīnā un citos semināros un kursos. Regulāri to daru un arī palīdzu klientiem klīniski, tātad konsultējot klientus. Mūsu uzturs lielākoties sastāv no tādiem 3 galvenajiem vaļiem, kas ir fiziskās aktivitātes, miegs, uzturs, ja veselība sastāv no šīm galvenajām aktivitātēm. Tam visam klāt ir arī uztura bagātinātāji vai arī medikamenti, kurus lietojam, uztura bagātinātāji, kurus lietojam profilaktiski, un kādas stresu mazinošas prakses. Un, ja tas viss mums ir, tad mēs varam tā cerēt, ka mums tā veselība arī būs. Bet tāds galvenais mans mērķis, kādēļ es esmu uztura speciāliste, mans mērķis ir palīdzēt cilvēkiem preventīvi, uzlabojot dzīves kvalitāti. Un, kad es sāku studēt uzturu zinātni gadus jau vairākus atpakaļ, man bija milzīga pārliecība par to, ka visu pilnīgi mēs varam sasniegt ar uzturu. Bet es saskāros tad ar situācijām, ka redzu, ka tomēr pastāv deficīti, kādam tie ir ģenētiski, kādam tas ir dzīvesveidā iegūti deficīti. Redzu to, ka cilvēki lieto arī smagus medikamentus, kas atstāja tādas sekas uz viņa organisma bioķīmiju un tad galu galā uz viņa arī veselību. Un tad es, zinot to, ka uzturs ir zāles, gribēju izpētīt, kas tad ir tā pati sakne tām saslimšanām, kas veicina tās kroniskās slimības, nevis tikai vienkārši nodzēst ugunsgrēku jau ar kādu medikamentu. Tādēļ es pievērsos preventīvai veselībai, kas galu galā ir tāda katra cilvēka paša atbildība. Tas nav kaut kas, ko mums kāds ģimenes ārsta kabinetā vai ārsta kabinetā iedos. Un jāsaka tā, ka tas, ko es mācījos skolā, augstskolā, nebija tas, kas man iedeva to pilno skatu uz visu. Tādēļ noteikti es arī tālāk studēju pati un tad interesējos par veselību vairāk. Un, lai saprastu, kā mēs varam cilvēkiem palīdzēt, mums ir jāsaprot tas galvenais, kas tad ir tā saslimšana. Tas galvenais ir tas, kas vieno visu no šīm saslimšanām. Lielākoties šīs saslimšanas mums ir dzīvesveidā iegūtas. Tās vairs nav infekcijas slimības, tie ir tikai 14%, ja tie iepriekš bija 70%. Lielākoties tās visas attīstās pakāpeniski, tās sākās kaut kad nemanāmi, mēs tās nepamanām, bet tās lielākoties ir novēršamas jau laicīgi, jo tās ir tādas dzīvesveida saslimšanas. Un, lai saprastu to, kāda situācija mums notiek konkrēti Latvijā un palīdzēt cilvēkiem, mums jāsaprot, kas notiek Latvijā. Un šeit mēs redzam to, ka lielākoties nāves gadījumi ir tieši asinsrites slimības saslimšanas, un bieži tās sākas tieši ar 2. tipa cukura diabētu, sākotnēji tikai insulīna rezistenci, un tad tās pārvēršas par šīm asinsrites slimībām, vai arī liekais svars ir viens no tiem palēdēju mehānismiem. Jo aptaukošanās ir ļoti tas palielina kādu slimību risku, un šajā te attēlā mēs redzam to, ka tik tiešām ļoti daudz ir aptaukojušos cilvēku Eiropas Savienībā. 1 no 5 cilvēkiem ir aptaukojies, kura ķermeņa masas indeksa auguma attiecība pret svaru ir virs 30.
bērnu statistika ir visgraujošākā, ka katram 5. bērnam 7 gadu vecumā ir liekais svars, bet katram jau 9 gadu vecumā, katram 4. bērniņam ir liekais svars, un tas absolūti nav normāli. Un mēs saprotam to, ka jo vairāk cilvēka organismā ir tauku šūnu, jo vairāk ir iekaisuma citokīnu, un tiem iekaisuma citokīniem ir kā tāda, viņi ir galvenā gāze mums organismā, lai vairotos iekaisuma procesi. Un arī šajā bildē mēs redzam to, ka 70. gados vēl uzturs bija salīdzinoši labs, tad jau 24. gada aina ir, diemžēl, tik tiešām tāda viņa arī izskatās, nekas daudzsološi tajā visā nav. Un, ja mēs skatāmies tālāk, tad Latvijas vīriešiem ir zemākais labā veselībā pavadītais mūžs. Zemākais visā Eiropā. Tie ir ļoti svaigi statistikas dati, kas liecina par to, ka, ja vīriešiem, sievietes parasti vairāk rūpēs par veselību, bet vīrieši lielākoties, diemžēl, nākas jums abēdināt, vīrieši jūs par savu veselību domājat mazāk, bet, es ceru, ka šajā publikā vismaz tas mainīsies. Un, lai veselība būtu, mums ir jābūt pilnvērtīgam uzturam, un šeit ir tāds jaunākais pētījums par to, kas veicina ilgmūžību, un lielākoties tie ir šķiedrvielām bagāti produkti, tātad dažādiem augļiem bagāti produkti, polifenoliem bagāta diēta, tostarp dabīgajiem labajiem taukiem bagāta diēta, olīveļa, ekstra virģina, un tas viss mums samazina novecošanos. Izklausās ļoti vienkārši, bet tāpat laikā viss vienkāršais var būt arī sarežģīts. Un ļoti bieži ir gadījumi, ka parasti jau veselība netiek novērtēta līdz kaut kādam gadījumam, kad ir kāda slimība, ka mēs esam saslimuši jau, un lielākoties cilvēkiem tas tā notiek. Bet, lai tas tā nebūtu, ļoti svarīgi ir tik tiešām arī darīt kaut ko situācijas labā. Un kad man jautā, kura no produktu grupām mums būtu jāierobežo, lai mūsu veselība būtu labāka, tad pilnīgi noteikti tie ir ultra pārstrādāti pārtikas produkti. Šie produkti satur ļoti augstu cukura daudzumu, sāls daudzumu, tauku daudzumu un dažādas ēvielas pārtikas piedevas, bet mūsu organisms pazīst tikai tos ēdienus, kas ir dabā. Mēs neesam vēl tādā adaptācijas periodā, ka mēs varam spēt, ka organisms pats var to visu pārstrādāt, bet iedomājamies, ja organisms nespēja to pārstrādāt, kāda viņam ir slodze, lai tad kaut ko no tā visa iegūtu, jo organismam jau vajag dabūt vitamīnus, bet sanāk tā, ka tā slodze organismam ir, organisms nedabūja tā teikt savu algu, tos vitamīnus, un viņam vēl jāstrādā ir virsstundas. Rezultātā uzturvielas, kuras mēs varētu uzņemt, ir par maz. Un mēs arī uzņemam liekas kalorijas, kas veido galu galā arī lieko svaru, un kā jau noskaidrojam, liekais svars tad veicina arī saslimšanas. Un galvenā tā lieta par tiem pārstrādātiem produktiem ir tas, ka tie ir garšīgi. Un liekas, ka to lietošana mums varētu palīdzēt un uzlabot veselību, bet tā galīgi nemaz arī nav. Lūk, un tie satur daudz omega-6, kas veicina iekaisumu, sāli, cukuru, ēvielas, piesātinātos taukus un galu galā kalorijas, un nesatur vitamīnus, uzturvielas, minerālvielas un nepieciešamās šķiedrvielas. Un ultra pārstrādātu produktu lietošana Latvijā ir ļoti augstā patēriņā. Šeit mēs redzam, ka neatpaliekam no lielajām valstīm, tā kā mēs tiešām neatrodamies labā situācijā. Un kā jau minēju, cukurs ir viens no tiem produktiem, kas ir ultra pārstrādātu produktu tajā klāstā. Un te mēs redzam to, ka cukura patēriņš ir katru gadu aizvien palielinās un palielinās. Un lūk, ņemot vērā to, ka tas cukura daudzums palielinās, šeit mēs redzam, ka tas pasliktina pirmām kārtām aptaukošanos, palielina aptaukošanos un arī dažādas saslimšanas pilnīgi noteikti. Un vidēji dienā mēs apēdam 102 gramus cukura, lai gan to nevajadzētu vispār apēst, bet mēs apēdam pārāk daudz. Ja dienas tāda atļautā norma ir līdz 25 gramiem, un bērniem to nevajadzētu vispār apēst. Ja, un tādā veidā mēs nonākam tādā kā cukura paradoksā. Mēs apēdam pārāk daudz cukura, pārāk daudz pārstrādātu produktu, bet šķiedrvielas, dārzeņus mēs neapēdam. Mēs nesasniedzam pat tādu minimālo daudzumu ar dārziņiem un šķiedrvielām.
un šķiedrvielu minimālais daudzums 25 grami, un kā jūs šeit redzat, mēs nesasniedzam pat to minimālo daudzumu, bet būtu ieteicams apēst arī vairāk. Un arī dārziņus mēs neapēdam. Un tā ir liela grupa, kas satur daudz šķiedrvielu un ļoti svarīgi mūsu veselībai. Un ja mēs vairāk mazliet runājam par tiem pārstrādātiem produktiem, tad mēs šeit redzam, ka šeit ir ļoti liels tāds pētījums ilgtermiņā veikts, un ilgtermiņā pētījumi ir tie paši precīzākie no 9 miljoniem dalībnieku, pilnīgi visiem pārliecinoši rezultāti par to, ka otrā tipa diabēts, depresija, trauksme, miega tādas problēmas un arī otrā tipa cukura diabēts tiek veicināts šiem pacientiem. Un pilnīgi noteikti, ka ja mēs palielinām kādu no porcijām, arī tad tas ir negatīvs efekts mūsu veselībai. Un jāsaka tā, slimība un veselība sākas zarnu traktā. To droši vien jūs daudz jau esat dzirdējuši, un tas tik tiešām tā arī ir. Mūsu zarniņām ir jābūt tā cieši saistītam ar gļotu slānīti, lai viss sliktais, tādas gram negatīvās baktērijas netiek tieši iekšā zarniņē. Un tad veidotos tāda patīkama vide mūsu baktērijām. Un tās baktērijas, ja viņas ir veselas, viņas sarunājas ar mūsu imūnsistēmu. Tādēļ ir ļoti svarīgi sakārtot zarnu trakta veselību, jo tas pats par sevi producē arī dažādus vitamīnus, izdala vielas, kas palīdz tiem uzsūkties, veido patīkamu vidi, bet tas viss, ko mēs uzņemam uzturā, pasliktina visu šo vidi, un tāda rietumu diēta, kur ir daudz cukuru, augstu tauku saturs, nedara neko labu mūsu veselībai. Bet šķiedrvielas ir tas, kas mums iztrūkst visvairāk, un šķiedrvielas ir tās, kas mums dod ļoti lielu labumu mūsu veselībai. Šķiedrvielas veido mūsu zarnu trakta imunitāti. Imunitāte zarnu traktā sastāda vismaz 70%, un tas viss veicina veselīgu mikrobiomu. Un tas mikrobioms mums veicina arī to, ka mums izdalās serotonīns, mums tas laimes hormons, tātad tiek ietekmēts gara stāvoklis, tiek uzlabotas arī kognitīvās funkcijas, jo mums ir vairākas tādas organisma asis, kas ir savienotas ar zarnu traktu. Zarnu trakta smadzeņu as šajā gadījumā, lai uzlabotu mūsu kognitīvās funkcijas, visu, ko mums dara šķiedrvielas, un vēl arī vairāk šie aspekti, ko es te arī aprakstu. Un svarīgi ir arī tas, ka šķiedrvielām jābūt dažādām. Mēs nevaram lietot tikai vienu šķiedru veidu un cerēt, ka tas viss mums būs pietiekamā daudzumā, bet kā jau jūs šeit redzat, šķiedrvielas atšķirās un tās ir dažādas, un šeit mēs redzam to, ka šķiedrvielas ir ļoti daudz un dažādas, un katrs produkts satur citu šķiedrvielu veidu, un katrs dod citu ieguvumu mūsu veselībai. Un šeit mēs redzam to, ka ir svarīgi tieši šī dažādība, un katra zarnu trakta daļiņa tiek pabarota ar dažādām baktērijām. Tātad katrā zarnu trakta posmā ir tāda veida, ka sava ēdienkarte, lai mēs varētu uzlabot savu veselību. Lūk, un saprotot to, ka šķiedrvielas mums nav pietiekamā daudzumā, uzturvielas mēs uzņemam daudzējādi tādus pārstrādātus produktus, jāsaprot, vai vispār varētu pastāvēt kādi uzturvielu trūkumi. Lūk, un te ir ļoti plašs pētījums no respektabla žurnāla Lancet, un viņš atklāja to, ka tik tiešām no veseliem 30 mikroelementiem, vitamīniem, kuros tika izpētīti tikai 15 no tiem, atklājās ļoti lieli trūkumi, un tie ir ļoti svarīgi vitamīni. Jods, E vitamīns, kalcijs, kauliem, dzels, riboflavīns, B2 vitamīns, C vitamīns un selēns ir trūkumā. Un tie ir ļoti būtiski vitamīni mūsu veselībai, mūsu vairogdziedzera darbībai, enerģijai. Dzels ir nepieciešams, selēns atkal nepieciešams arī vairogdziedzera darbībai, un to mums ir jāuzņem pietiekamā daudzumā. Bet tagad mēs pārliecināmies, ka ņemot vērā to, ka mums ir jau mēs apēdam kādus pārstrādātus produktus, uzturvielas iztrūkst. Ko tad darīt? Un kāda tad ir situācija konkrēti Latvijā? Datu nav diezko daudz, bet arī Latvijā dati, kas mums ir, parāda to, ka joda daudzums arī ir trūkumā, un tas nav samazinājies pēdējos 10 gados, un arī anēmija ir sievietēm lielākoties. Un to es redzu arī katrā savā tādā, nevarētu teikt katrā pacientē, bet katrā otrajā pilnīgi noteikti. Katrai otrajai pacientei ir anēmija.
Ja mēs skatāmies tālāk, tad rekomendēts ir apēst vismaz 2-3 nedēļā zivtiņas. Un, ja mēs paskatāmies, cik tad mēs kopumā varam apēst tās zivtiņas, mēs, diemžēl, neapēdam pietiekamu daudzumu, jo, lai no zivīm mēs iegūtu omega-3, mums tās būtu jāuzņem kvalitatīvas, un testi rāda, ka tikai 3% no pasaules iedzīvotājiem uzņem vispār pietiekamu omega-3 daudzumu. Tas nozīmē, ka kaut kur ir tas iztrūkums, un kaut kas mums iztrūkst tajā visā. Lūk, un tad jāsaprot, kas tad mums ir jāuzņem, lai mēs uzņemtu tās omega-3. Un šeit mēs redzam, omega-3 iedalās 3 grupās. Ir bioloģiski pieejamās, tās ir pirmās eikozipentēna skābe, dokosaheksēna skābe, un tad atkal ir alfa-linolēna skābe, kas ir augu valsts. Bet bioloģiski pieejamas mūsu organismā tās, kuras vislabāk uzsūtas, tās ir tieši no dzīvnieku valsts. Un, diemžēl tie, kas te ir veģetārieši, vegāni, mazliet jābēdina jūs, bet no linsēklām, no alfa-linolēna skābes jūs neuzņemsiet pietiekumu daudzumu ar omega-3, tāpēc, ka konversija organismā uz tām bioloģiski pieejamām ir ļoti, ļoti zema. Tie ir atšķirīgs no organisma, no ģenētikas, tie varētu būt kādi 5% aptuveni. Tā kā tas nav pietiekami. Saprotot to, ka tas daudzums mums nav pietiekamā līmenī, tad ir jāmeklē kaut kāds skaidrojums tam, kādēļ tas tā vispār varētu būt. Un skaidrojums ir, šis ir jaunākais pētījums, kurš parāda to, cik daudz omega-3 zivtiņās ir. Un tas ir tāds ilgtermiņa pētījums, tā kā es minēju, ilgtermiņa pētījumi ir paši kvalitatīvākie, un tas parāda to, ka par 60% ir sarucis omega-3 daudzums zivīs. Un tas arī tādā veidā izskaidro tos datus, kādēļ omega-3 nav pietiekamā daudzumā mūsu asinīs. Lūk, un ja reiz zivīs nav pietiekams daudzums, tad ir jāmeklē veidi, kā mēs varētu to konkrēti arī uzņemt. Lūk, bet kādēļ tad vispār tā omega-3 ir svarīga un kāpēc tā omega-6 varētu būt par daudz, ir jāsaprot, lai saprastu, kādēļ tad mēs viņu vēlamies lietot. Lūk, tad omega-6 un omega-3 viņa ir tā, kas veicina mūsu zarnu sieniņu caurlaidību. Tātad tā palielina to, ka mums notiek endocitoze, ka vielas ienāk iekšā šūniņā, piemēram, uzturvielas, vitamīni, un notiek exocitoze, ka viņas iznāk ārā, ka tās atkritumvielas tiek izvadītas. Tad, kad tas nenotiek, tā šūniņa paliek bieza, vitamīni sliktāk uzsūcās, mums sabiezē asinsvadi, jo galvenokārt mums ir pārāk daudz omega-6, un omega-3 ir tas, kas tos asinsvadus padara mazlietiņa šķidrākus, lūk. Un attiecīgi arī tas pasliktina orgānu apasiņošanu. Un šeit es jau bezmaz vai varētu beigt, ka, ja nav orgānu apasiņošana, ja asinsvadi nenotiek kvalitatīvi, tad arī veidos dažādas saslimšanas. Mums pasliktinās ādas veselība, matu kvalitāte, kognitīvās spējas un arī citas funkcijas. Šeit es gribu parādīt tos galvenos omega-3 ieguvumus. Pētījumi ir ļoti daudz, kā šeit redzat, PubMed datu bāzē. Pētījumi sasniedz 41,000 un ļoti, ļoti daudz ir ieguvumu. Bet galvenokārt svarīgi ir jaunākie pētījumi. Jaunākie pētījumi rāda to, ka šeit tātad bija atlasītas 3 no darbībām, tātad D vitamīna lietošana, 1 grams omega-3, un arī 3 reizes nedēļā 30 minūšu spēka treniņi. Un šeit atklājās tas, ka, protams, visas 3 aktivitātes būtu pats zelta vidusceļš, ja mēs to varētu izdarīt, tas visvairāk palielina novecošanās procesu. Bet, ja analizē tikai vienu no šiem darbībām, tad tieši omega-3 bija tā, kas palielina novecošanās procesu par veseliem 5 gadiem. Tā kā tas ir ļoti, ļoti ievērojami, un tas uzlabo mūsu veselības stāvokli. Un paturpinot par omega-3, omega-3 ir ļoti svarīgi arī mūsu zarnu trakta mikrobiotai. Ja mums mikrobiotā producējas labvēlīgās baktērijas, piemēram, bifidobaktērijas, laktobacillus, un tas ir ļoti svarīgi. Tātad tas ne tikai tās šķiedrvielas mums palīdz, bet mums palīdz arī omega-3. Tādēļ omega-3 ir ļoti svarīga, lai mazinātu to sistēmisko iekaisumu, kas ir galvenais tas slimību uzliesmojuma faktors.
Un šajā pētījumā arī atklājās, ka tika uzlabota arī aknu veselība, ja? Un vielmaiņas veselība. Tālāk arī viens tāds man ļoti mīļš pētījums, kurš parāda to, ka tātad, ja mēs esam smēķētāji, piemēram, ja tu smēķē un tev ir zems omega-3 līmenis, tad iespēja, ka tu nomirsi pēc 50 gadu vecumam, ir 53%. Bet, ja tu nesmēķē un tev ir zems omega-3 līmenis, varbūtība pēkšņai nāvei, viņa arī pastāv, un tie ir 30%. Tātad atkal, pat tas ir svarīgi. Bet, ja mēs nesmēķējam un mums ir augsts omega-3 līmenis, tas samazina pēkšņas nāves risku par 85%. Un tas nozīmē to, ka, ja mēs smēķējam, tas ir tikpat slikti, kā ja mēs nelietojam omega-3. Mums katrā ziņā izvēle ir mūsu rokās, lai mēs varam uzlabot savu veselību vai arī pasliktināt. Vēl šis pētījums atklāja arī to, ka tiem, kuri lietoja omega-3, arī viņai bija garāks mūža ilgums, to parādīja vairāki tādi epiģenētiskie pulksteņi. Un kādēļ tad ir vispār svarīga tā attiecība starp omega-6 un omega-3? Tas ir ļoti būtiski, jo iedomājamies, omega-6 veicina iekaisumu, omega-3 mums to visu dzēš. Un svarīgi ir tā attiecība, jo pētījumi parāda, ka piemēram, ja tas ir omega-6 pret omega-3 ir 5:1, mazinās astmas simptomi. 4:1 jau 70% mazinās pēkšņas nāves risks no dažādām asinsvadu slimībām. 3:1 savukārt parāda to, ka mazinās iekaisums reumatoīdā artrīta pacientiem. Sievietēm mazinās risks saslimt ar krūtsvēzi, attiecība ir 3:1. Bet vidēji Eiropā attiecība ir 15:1. Lūk, un ja mums ir attiecība ir svarīga, bet svarīgs ir arī omega-3 uzkrājums. Un pirmais, kas mums uzlabojas, ir tā attiecība, un tas omega-3 uzkrājums, un tas gan tādā ilgtermiņa periodā. Un te mēs redzam to, ka ar tādu uzkrājumu, kas ir līdz tādiem 4%, diezko labas izredzes veselīgai dzīvē mums nav, tādēļ mums noteikti ir jāpiedomā pie tā, lai tas uzkrājums mums būtu. Un kā tad to mēs varam pārbaudīt? Pirms mēs kaut ko lietojam, 21. gadsimtā ir galvenais risinājums, ka mēs nevis vienkārši minam par to, ka varbūt man tur viss būs labi, bet mēs veicam testu. Un līdzīgi darīju arī es. Es veicu testu, par ko es tālāk arī pastāstīšu. Šis tests tiek veikts sadarbībā ar Vitas laboratoriju Norvēģijā. Vitas laboratorija ir neatkarīgais partneris Zinzino un arī dažādām universitātēm Harvardas, Kembridžas, Londonas un citām universitātēm, ar kurām viņi sadarbojas. Un līdz ar ko, tad, kad mēs veicam šo testu, tas tests mums parāda to, kā šūna spēja uzsūkt mums uzturvielas, kas notiek tajā šūniņā, vai mums ir uzkrājums ar omega-3 vai nav. Un viņa konkrēti pēta mūsu šūnas eritrocītu, nevis plazmu, ko lielākoties pēta. Es tev iespļautu, kas tev ir? Ko lielākoties tad pēta laboratorijas, kuras ir klasiskās, kuras mēs no vēnām paņemam asinis, tās mēra plazmu, un plazmā mums parādās tas, kas notiek pēdējās 10 dienās mūsu asinīs. Bet šis tests veic izmērījumus tieši eritrocītā, un eritrocīts parāda mērījumus tieši pēdējās 120 dienās. Tātad tas ir daudz precīzāks, un tādēļ to var veikt arī mājas apstākļos, jo tas ir sausais asins tests, un es domāju, ka drīz mēs pienāksim pie tā, ka daudz kur pasaulē tieši šādā veidā tiks veikti arī testi citām analīzēm. Zinzino ir arī vēl citas analīzes, bet šodien es vairāk pastāstīšu tieši par omega-3. Lūk, un mana pieredze bija tāda. Pirms es sāku lietot kādu omega-3, es izdomāju, ka vajadzētu veikt testu. Un pirms es uzsāku lietot balansa eļļu 2 gadus iepriekš, es lietoju citus omega-3, manā skatījumā ļoti kvalitatīvas eļļas, bet līdz galam es nebiju sapratusi vienu ļoti būtisku lietu, par ko es tālāk arī pastāstīšu. Un es biju pārliecināta, ka man būs ļoti kvalitatīvs šis tests, es būšu balansā pilnīgi noteikti, bet kā jau redzat, mans rezultāts tā vidējā populācija pasaulē nebija nemaz tik labs, un tas tikai ar laiku man arī uzlabojās, lietojot balansa eļļu. Un tagad jau es varu teikt, ka tas tests ir krietni labāks nekā tas bija sākotnēji. Lūk, bet kas tad atšķir
būtiski šo saprast. Balansa eļļa tā nav vienkārši zivju eļļa, jo zinātnieki ir atklājuši to ļoti daudzos pētījumos. Mēs varam izlasīt, nelūk iekšā pētījumus, bet to jūs paši varat atrast par to, ka tieši polifenoli ir tie, kas nodrošina, ka tā eļļa viņa neoksidēsies. Jo visas augstskābes, viņas oksidējas, viņas kļūst tādas rūgtas, noteikti kādu tādu rūgtu esat pagaršojuši, un tam tā nevajadzētu būt. Tādēļ ir vajadzīgi polifenoli, lai to visu tad stabilizētu un tas viss nebūtu tik rūgts. Un balansa eļļai 60% ir tīra zivju eļļa un 40% ir ekstra virģiņa olīveļļa, kas ir iegūta no Cordon Reiki olīvēm, kuras ir daudz augstāks polifenolu saturs. Tās ir ievāktas agrāk, tātad citādāka ievākšana. Tas nav kaut kāda parasta eļļa. Tā olīvu pārstrāde nodrošina augstāku polifenolu saturu, viņa ir pagatavota tādā mazākā karstumā, līdz ar to saglabā daudz augstāku polifenolu koncentrāciju. Lūk, un tādā veidā mēs varam panākt to, ka vismaz tas uzkrājums izveidojas. Nevis, ka mēs vienkārši kaut ko palielinam, arī ar parasto eļļu kaut ko palielināsim, bet cik es esmu redzējusi pētījumus un datus no saviem pacientiem, tad lielākai daļai, kuri lieto pat kaut kādu vienkārši zivtiņas vai arī kādu citu no eļļām, kuras nesatur polifenolus, diemžēl tāds uzkrājums omega-3 viņiem asinīs neveidojas. Un ko tas nozīmē? Ja mums ir tas uzkrājums, tas ir līdzīgi kā finansēs, ka mums ir uzkrājums pilvens, tad, ja mums kaut kas notiek, tad mums ir tas rezerves, tā teikt, pilvens, un mēs varam rīkoties tajā attiecīgajā momentā. Un lai vēl viena lieta, ko es gribēju pastāstīt, lai jūs saprastu, kāda tad ir vēl atšķirība tam, kāda ir polifenolu eļļa un atšķirības starp citām eļļām. Tas ir arī eļļas stabilitātes indeks, ja tie polifenoli, kas nodrošina, ka eļļa ir stabila un viņa neoksidējas. Un par cik mūsu šūniņas dalās katras 24 stundas, lai šūnu sasniegtu, lai eļļa sasniegtu šūnu, ir jāpaiet vismaz tām 24 stundām, un te mēs redzam to, ka, diemžēl pārējās eļļas nesatur tik daudz antioksidantus, lai varētu būt stabilas visas 24 stundas. Un šeit arī salīdzinājums par citām eļļām, te mēs redzam to, ka, piemēram, omega-3 daudzums ir daudzreiz lielāks balansa eļļā, arī eikosapentēna skābe ir daudz lielākā daudzumā un DHS. Lūk, tādēļ tas ir ļoti, ļoti būtiski saprast, kādu eļļu lietot, lai mums būtu pietiekams daudzums ar omega-3. Un tad tālāk arī tāds šeit Latvijā veikts pētījums par to, cik daudz omega-3 bija grūtniecēm, un te atklājas tas, ka Latvijā katrā ziņā nav pietiekams daudzums, un galu galā, ja mātei nav pietiekams daudzums ar omega-3, auglis caur placentu to visu paņem no mātes smadzenēm, kas saistīts ar tādu iespējami lielāku pēcdzemdību risku, pēcdzemdību depresijas risku, un arī pēc manas pieredzes, un cik man ir teikuši citi, kas lieto omega-3 balansa eļļu, tad tās sievietes par to sūdzās daudz retāk. Tas nozīmē, ka tiešām labums no tā visa arī ir. Jo tas ir ļoti svarīgi bērniņa attīstībai, galvas smadzenēm, actiņām un arī kognitīvajām funkcijām. Lūk, un vēl tālāk jauni pētījumi par to, kas notiek ar omega-3 un depresiju. Ļoti svarīgi, ka omega-3 satur vairāk šo te EPS nekā DHS. Un tieši runājot par depresiju un mentālo veselību, ļoti svarīgi ir tieši EPS. Un šeit es arī bieži redzu sakarības starp cilvēkiem, kuriem balansa šajā testā ir nepietiekams daudzums ar EPS, un viņiem ir arī depresijas risks lielāks, ir trauksmēnība lielāka, mazāka stresa tolerance, mēs ātri kļūstam tādi stresspilni tādās situācijās, un šajā gadījumā ļoti, ļoti būtiski ir tieši EPS, šī te eikosapentēna skābe. Tas ir ļoti būtiski. Un ļoti bieži man jautā, cik tad ilgi tā omega-3 vispār būtu jālieto. Visu laiku vai kaut kādu periodu ir jāpārtrauc, un to pierāda tālāk ļoti labi viens pētījums, kurš parāda, ka ja mēs omega-3 pārtraucam lietot, ir diezgan strauši kritums tieši šeit EPA augstskaibai, par kurām jau runājām. Tas nozīmē to, ka principā mums omega-3 ir jālieto tik ilgi, cik mēs gribam labu savu veselību. To ir atklājuši šie Somijas pētnieki. Un nākamais tad jautājums, mēs mazliet runājam par vitamīniem,
Un jautājums ir, vai vispār mums ir nepieciešami šie uzturbagātinātāji. Šo jautājumu uzdodu, pirms tam uzdevu bieži sev un atklāju, ka ņemot vērā analīzes, mums tik tiešām ir trūkumi, un šo jautājumu pajautāju uztura zinātniekam, kurš 75 gadu vecumā ir izpētījis katram produktam bioķīmisko sastāvu. Un viņš teica tā, ja mūsu uzturs būtu ideāls, nevienam uzturbagātinātāji nebūtu jālieto. Un tik tiešām tas tā arī ir, tam es ļoti arī piekrītu. Ja mūsu uzturs būtu pilnīgi ideāls, tad mēs varbūt varētu iztikt, bet analīzes rāda pretējo. Un tad es līdz ar to gribētu pastāstīt mazliet par zinzīno produktu, kas ir vēl šķiedrvielas. Šķiedrvielas mēs noskaidrojam ir nepietiekamā daudzumā, un šeit mēs redzam to, ka zinobiotika satur visus šķiedrvielu veidus. Kā jau es minēju, svarīgs ir katrs no tiem, un par cik šis maisījums satur visus no tiem, to ir ļoti ērti lietot, un ir lielāka varbūtība, ka tas tiks lietots un ka mēs uzlabosim tādā veidā savu veselību. Vēl viens no zinzīno tāda veselības koncepta ir tādi mikro uzturvielas, micronutrition komplekss, kurš nodrošina to, ka mēs uzņemam arī šos nepietiekamos vitamīnus, kas mūsu ikdienā mums pastāv. Un tas nav vienkārši tāds izveidots mikro uzturvielu komplekss, tas ir tāda inovatīva pieeja tam, kā vispār ir jābūt vitamīniem. Tas ir balstīts uz to, kas tiešām pietrūkst. Šo kompleksu ir izveidojuši pētnieki, zinātnieki, doktors Pols Kleitons, ņemot vērā to, kas tiešām uzturā pietrūkst. Un komplekss ir izveidots gudri ar to, ka vitamīni ir apvienoti kopā ar šiem te kofaktoriem, un kofaktori ir ļoti svarīgi, lai uzsūktos vitamīni. Un ir tāds absolūts mīts, ka mums kādas uzturvielas neuzsūksies. Jā, ja tas ir lielos daudzumos, tad varētu būt problēmas kādai vitamīnu absorpcijai, bet ja tās ir mazas devas un tas ir izveidot šādā te kompleksā, tad lielākoties mēs par konkurenci necīnāmies šajā gadījumā. Un šajā te kompleksā ir pilnīgi viss, kas ir nepieciešams labai ādai, imunitātei, un imunitātei es uzsveru tieši betaglikānus, tieši 1,3 un 1,6 betaglikāni, jo tie ir tieši tie, kas ir vajadzīgi imunitātei. Tie nav tie paši betaglikāni, kas ir iegūstami auzās, bet tie ir no sēnēm iegūti betaglikāni. Tajās ir arī koenzīms Q10, kas ir ļoti svarīgs, īpaši, ja ir paaugstināts holesterīns, un arī olīvkoka lapu ekstrakts, kas ir ļoti spēcīgs antioksidants, un arī brokoļu ekstrakts, ko šeit esmu pasvītrojis, un folskābi. Un te principā ir tie visi vitamīni, kas ir nepieciešami kvalitatīviem metilēšanās procesiem, jeb organisma aizsargspējām. Lūk. Un kā jums šķiet, kas ir tādi paši dārgākie uzturu bagātinātāji? Droši vien paši dārgākie uzturu bagātinātāji ir tie, kurus mēs nelietojam. Bet, ja runājot par zinzīno, tad zinzīno ir ļoti kvalitatīvi pētnieki, kuri ir izveidojuši šo visu konceptu. Tas ir doktors Pols Kleitons un citi. Un tādēļ šiem cilvēkiem es varu uzticēties, jo zinu, ka viņi to ir pētījuši ilgu laiku, un tādā veidā tas tik tiešām ir pamats kvalitatīviem uzturu bagātinātājiem, jo galvenais uzturu bagātinātāju pamatā ir tieši kvalitāte. Un runājot par kvalitāti, visi uzturu bagātinātāju ražotāji nav vienādi, visiem nav šādi te certifikāti, bet zinzīno ir iegūst visus nepieciešamos certifikātus, kā piemēram labas ražošanas prakses, ja GMP certifikāts ir nepieciešams tikai medikamentiem, bet uzturu bagātinātājiem zinzīno tie arī ir, un kas nodrošina to, ka šie produkti tik tiešām ir ļoti kvalitatīvi, ka tie nav kaut kādi šādi tādi, bet tie tik tiešām tiek izpētīti un validēti kvalitatīvi. Lūk, un tad tālāk mazliet tādi klīniskie gadījumi no manu pacientu pieredzes. Lielākoties cilvēki saka tā, man asins analīzēs viss ir labi, viņi apskatās tikai šo te pilno asinsēnu, viņi neskatās neko citu. Un tad mēs atklājam, ka tā pārējā asinsēna nav nemaz tik laba. Tur ir ļoti daudz, kas sarkans, un ja mēs paskatāmies tikai tos sarkanos, jau ir ļoti daudz, bet vēl daudzi no
rādītājiem ir vienkārši nepietiekami, jo šie rādītāji, kas šajās referencās ir, tie ir tādi tikai tie nav pat optimāli rādītāji. Tā kā šo nepietiekamo rādītāju ir aizvien vairāk. Un šim te klientam mēs uztaisījām arī balansu testu. Un parasti tas tā arī ir. Ja, kad ir nepietiekamas analīzes, daudz trūkumu, un arī balanses tests tieši to pašu arī parāda. Un tad kādēļ ir tie trūkumi? Tādēļ, ka nav pietiekams omega-3, šūnas membrāna nefunkcionē, mūsu aizsardzība organismā nav, un tas palielina dažādu iekaisīgo slimību risku. Tādēļ ir ļoti būtiski veikt gan parastas analīzes, gan arī šo te daudzkābju testu, kas parādīs daudz padziļinātāk mūsu veselības stāvokli. Un vēl viens tāds gadījums, kad arī pacientam bija, izskatās, ka diezgan labs dzeltens tests, vai ne? Bet dzeltens tests galīgi nav labi. Šis te konkrētais cilvēks lietoja tikai laukos audzētus produktus, tātad viss ir labs produkts, tāds ekoloģisks produkts, un arī tajā gadījumā cilvēkam nebija pietiekams daudzums ar omega-3, viņam aizsardzības nebija, viņam šūnas membrānu stāvoklis arī nebija no tiem labākajiem, un omega-3 uzkrājums arī nebija. Un paiešu mazliet tālāk, un kas konkrēti bija šim pacientam, viņam konkrēti bija ļoti paaugstināts holesterīna līmenis, un to visu mēs mazinājām lietojot šķiedrvielas, salabojot uzturu un lietojot arī balansa eļļu. Un šeit mēs redzam, ka šajā brīdī tas holesterīna līmenis vēl ir tā kā augšā, bet viņš jau ļoti, ļoti labi mazinājās, un arī kopējā rādītāji uzlabojās. Lūk, tāpēc šeit mēs arī redzam, ka pēc tā laika viņam uzlabojās arī pats omega-3 balans. Tā kā tas arī ļoti būtiski, un tas viss korelē ar labākām asins analīzēm. Un ļoti bieži es redzu pacientos, veicot īpaši tādu ķermeņa kompozīcijas analīzi, izmeklējumu, bioimpedences izmeklējumu, ja reiz mēs runājam par ilgdzīvošanu, tiem pacientiem, kuriem nav pietiekams omega-3 līmenis. Viņiem ir arī zemāks bioloģiskais vecums, ko parāda bioimpedance. Viņiem ir ļoti slikti rādītāji šajos testos, vismaz 20:1. Un tad arī šie cilvēki jūtas sliktāk, ātrāk notiek novecošanās procesi un dažādas saslimšanas. Bet tiem pacientiem, kuriem ir labi rādītāji, viņiem lielākoties arī viss kārtībā arī ar parasto asins ainu un visu vitamīnu daudzveidību. Lūk. Un galvenokārt tā noslēgumā es gribētu teikt, ka neviens cits par mūsu veselību nerūpēsies. Mums katram pašam tas ir jādara, katram pašam ir jārūpēs par savu veselības stāvokli, jo šobrīd medicīnā mēs nevaram gaidīt, ka ņemot vērā datus, ka ir tik daudz jau saslimšanu, ka preventīvi kāds par mums parūpēsies. Mēs tiešām uz to nevaram cerēt, tāpēc rūpēsimies par savu ķermeni, jo mēs esam vienīgie, kuram tajā ir jādzīvo. Paldies liels jums par uzmanību! Noteikti uzklausīšu jūsu jautājumus. Ja kādam ir vēl kādas neskaidrības, droši jautājiet. Čatā varat ierakstīt jautājumus. Burvīgi, Elīna, paldies! Paldies par izcilu lekciju. Mēs kļuvām vēl nedaudz gudrāki, vēl labāk sapratām, ko varam darīt. Un ir jautājumi. Pirmais jautājums ir... Kurā sadaļā testā parāda, ja var redzēt iekaisumu? Ko iekaisumu? Iekaisuma rādītāji principā galvenokārt ir mūsu aizsardzības vērtība un arī vispār omega-3 indeks. Un arī arahidonskābe, bet es teiktu, ka svarīgākais ir tā aizsardzības vērtība un omega-3 indeks. Ja mums nav pietiekams omega-3 indeks, mums pilnīgi noteikti ir kaut kāds slēptais iekaisums, kurš tādās klasiskajās asins analīzēs neparādīsies. Paldies! Vēl viens jautājums. Vai lietojot balansu eļļu var pieaugt svars un paaugstināties holesterīna līmenis? Jā, tāda situācija var būt, jo vispār lietojot omega-3 var pieaugt svars, ja mēs lietojam lielākas devas nekā mums noteikts. Konkrēti balansu eļļai ieteicams ir šis te uz konkrēto kilogramu svara, parasti tas ir 15 ml uz katru kilogramu svara, bet ja lietojam vairāk, var svars pieaugt. Par holesterīnu
Ja pieaug holesterīns lietojot balansu eļļu, es noteikti ieteiktu apsvērt domu tieši akva eļļai, jo akva eļļa parasti holesterīna līmeni nepalielina. Viņa apiet mūsu akniņu un labvēlīgāk ir arī holesterīnam. Paldies! Varbūt ir vēl kāds jautājums, kur kāds cilvēks grib uzdot personīgi, tad var arī pacelt roku. Šeit ir jautājums arī, kas būtu ieteicams lietot visai ģimenei? Kāds būtu ieteikums? Jā, visai ģimenei es noteikti ieteiktu lietot visu zinzīno veselības konceptu, kas ir, tātad mēs vismaz parūpējamies par mūsu šūniņu, ja, tā kā, lai vitamīni vispār mums uzsūktos, mums jābūt labai šūnas membrānai, ka viņa ir caurlaidīga, nevis cieta, tas ir pirmais. Šķiedrvielas, par cik ir nepietiekamā daudzumā, arī tās bieži vien ir ļoti, ļoti svarīgas. Es noteikti iekļautu šķiedrvielas, jo runājot tieši par šķiedrvielām, man pašai ilgu laiku likās, ka es varu pati uzņemt šķiedrvielas pietiekamā daudzumā, bet tomēr tas tā neizdodas, jo bieži vien mēs neuzņemam pietiekamu daudzumu, ja mēs neapēdam pietiekamu daudzumu ar pilngraudu produktiem vai dārziņiem. Tādēļ tas būtu viens no produktiem. Un kā trešais, izvērtējot asins analīzes, saprotot, vai mums nav kāda cita saslimšana, es teiktu, pie uzturu speciālista vai ārsta izvērtēt to, un tad lietot arī vitamīnus klāt. Arī bērniem ir pieejami vitamīni, tos es te neiekļauju, bet bērniem arī ir šādi te micronutrition kompleksa vitamīni, kur ietver visus nepieciešamos jau bērniem. Bērniem atkal ir 16 vitamīnu komplekti. Lūk. Super, paldies. Vēl viens jautājums. Cik svarīgi ir lietot balansēļu un ar ko kopā plānojot grūtniecību un ko lietot vīrietim? Es saprotu, ka tad arī attiecīgi plānojot grūtniecību. Pilnīgi noteikti plānojot grūtniecību daudzi vitamīni aiziet tātad auglim. Pamatā ļoti svarīgi ir pati šūna, tādēļ balansēļa būtu pamatā. To noteikti būtu jālieto. Un es teiktu atkal tas pats veselības komplekss, ka mums būtu jālieto arī šķiedrvielas, jo grūtnieces nereti neapēd pietiekamu daudzumu ar dārziņiem, jo viņām kārojas dažādus citus produktus. Tā kā atkal tas būtu tas pats veselības komplekss, jo galu galā tas ir izveidots ar to, kas cilvēkam lielākajā daudzumā trūkst. Nevis, ka mēs vienkārši lietojam ļoti lielas vitamīnu devas kādu uzturu bagātinātāju, bet mēs domājam, tādas mazas devas, kas aizpilda tos trūkumus, kuri varētu izveidoties. Vīrietim lietot arī tieši to pašu. Lieliski, paldies. Varbūt ir vēl kāds jautājums? Tā, ir vēl viens jautājums. Ja ir izmēģinātas dažādas šķiedrvielas, bet netiek galā ar zarnu traktu, vai pietiek ar augstskābju testu? Ja mēs netiekam galā ar zarnu traktu, pirmkārt ir jāizvērtē, kas tieši notiek ar zarnu traktu. Noteikti ieteiktu veikt arī zarnu trakta testu, kurš arī zinzīnā pieejams. Un tur mēs izmērītu, kas tieši notiek, kādi metabolīti, tās aktīvās vielas, kas tiek producētas no zarnu trakta, nepietiktu tikai ar augstskābju testu. Lieliski, paldies. Vēl jautājumi. Vēl mums ir veselas 10 minūtes. Vai tiešām neizmantosim? Uzdodiet jautājumus. Mēs esam veseli 175 cilvēki. Tik bieži negadās iespēja Elīnai uzdot jautājumu tāpat vien. Jā, tā kā droši varat uzdot, bet es ierakstīšu arī čatā savu telefonu numuriem, kāds personīgs jautājums. Jūs droši varat man arī uzrakstīt. Tā. Lieliski. Elīna grib uzdot jautājumu. Lūdzu, Elīna. Jā, paldies, Elīna, par izsmeļošo informāciju. Varbūt tā kā ārā ir novembris un mums pavisam nav saulīte. Varbūt mans jautājums būtu gan par bērniem, gan arī par mums pašiem. Un arī par to, cik daudz un vispār kāds ir D vitamīns zinzīno produktos. Un kāds ir tavs viedoklis
cik daudz mums vajadzētu uzņemt, cik tās IU vienības vai kāda būtu tā deva? Jā, ļoti labi, ka aktualizē D vitamīnu, jo es pat īstenībā automātiski pieļauju, ka mēs lietojam D vitamīnu, un tie, kas jautāja, pat nepieminēja, ka tas D vitamīns būtu vajadzīgs. Vitamīns ir to, ka viņam ir klāta magnīs, kurš nenoslogo tik ļoti aknas, jo, ja mēs lietojam, mēs ļoti bieži redzu pacientiem, ka viņi lieto lielas D vitamīna devas, un galu galā tad organisms pats pierod pie tā, ka ja reiz viņam dot, kāpēc strādāt? Ja reiz dot, tā kā pašam darbu nevajag, ja? Un tad organisms jau vairs pats to darbiņu neizdara, un to D vitamīnu viņš neproducē vairs. Un tādēļ zīno D vitamīns pat ar mazām devām ir ļoti efektīvs, un parasti tie, kas lieto, viņiem ir ļoti labi D vitamīna rādītāji, vismaz tie, kas lieto zīno D vitamīnu, jau ilgstošā laikā, un nav pieredzinājuši sevi pie lielām devām. Bet tie, kas nelieto, tad ziemas periodā pirmkārt jāizvērtē, kādas ir tās analīzes, lai saprastu, kāda būtu tā deva. Bet tā vidēji 2000, 4000 darbības vienības būtu jālieto ziemas periodā. Paldies! Vēl ir jautājums, vai jātaisa pauze vitamīnu lietošanai, eļļai un šķiedrvielām, protams, bez pārtraukuma, to saprot. Par vitamīniem. Jā, par vitamīniem es ieteiktu uztaisīt asins analīzes, paskatīties, kas notiek ar vitamīniem asins analīzēs. Tur gan nevar, gulbu laboratorijā vai citā nevar nodot visus vitamīnus, bet tāpat paskatīties, kas ar viņiem notiek. Bet, ja tie ir pietiekamā līmenī, un ja tie ir pietiekamā līmenī, tas nozīmē to, ka tas daudzums, ko mēs visu laiku uzņēmām, bija tas, kas organismam tieši ir nepieciešams. Bet, ja tas jau bišķiņ pārsniedz, tad atkal mēs varam paņemt to pauzīti. Jo citi dati rāda, ka būtu vēlams paņemt pauzīti, bet es labāk pārbaudītu, jo varbūt organismam tajā periodā ir kaut kādas lielākas tās vajadzības, vairāk stresa. Tādēļ būtu vērts pārbaudīt un tad saprast, vai paņemam pauzi vai nē. Lieliski. Jā, dzirdu. Es gribētu pajautāt, ir vai jūs varētu kaut kā to telefonu paņemt stingrāk rokā, jo ļoti grūti jūs var dzirdēt? Vienā mirklī bija ļoti labi. Halo? Jā, ļoti labi. Jā, lūdzu. Vai ir jātaisa pauzes šo preparātu lietošanai? Jūs domājat, kuru preparātu? Mēs tikko izrunājām, ka... Balanceļu vai šķiedrvielas? Balanceļai nav vajadzīga pauze, šķiedrvielām arī nav vajadzīga pauze. Vitamīniem, kā jau es minēju, vajag vienkārši izvērtēt, kas notiek. Lielākoties jau mēs arī viņus lietojam ilgstošāku periodu. Jā, vasaras periodā varbūt atkarībā kādas organismu vajadzības, varbūt mēs varam pārtraukt, bet, kā jau teicu, izvērtējam un tad pieņemam lēmumu. Te vēl ir jautājums par produktu lietošanu. Kad katrs no produktiem būtu ieteicams lietot? Kurā dienas laikā, pirms ēšanas, pēc ēšanas laikā? Tātad eļļu es noteikti ieteiktu lietot eļļu, vitamīnus es ieteiktu lietot pēc ēšanas, jo, ja mēs eļļu lietojam pirms ēšanas, viņa sliktāk arī uzsūksies, jo eļļa, lai labāk uzsūktos, viņai īstenībā vajadzīgi arī vitamīni ir, jo tad, kad tie vitamīni ir kopā, tad tas principā nodrošina tādu pašu produkta, to kompleksu, kāds ir zivtiņai. Tāpēc tas būtu ļoti labi un neizraisītu kaut kādu nepatīkamu sajūtu zarnu traktā un arī omega-3 labāk uzsūktos tad, kad mēs jau kaut ko taukainu produktos esam apēduši. Šķiedrvielas savukārt mēs varam lietot dažādi veidi atkarībā no tā, kas mums ir nepieciešams.
lai samazinātu holesterīna līmeni, es ieteiktu šķiedrvielas lietot pirms ēdienreizes, jo šķiedras, īpaši tās, kas ir zinobiotikā, viņas izveido tādu viskozu slānīti mūsu zarnu traktā, un tas slānītis ir tas, kas, ja mēs no uztura uzņemam holesterīnu bagātus produktus, viņš izveido to slānīti, un holesterīns tad sliktāk uzsūcas, un asinīs tad arī neparādās. Tā kā to es ieteiktu tajā gadījumā lietot pirms. Bet citādi mēs varam šķiedrvielas lietot arī pieliekot jogurtam, nav obligāti tikai ūdenī jājauc, varam kaut kam arī ēdienam varam pievienot klāt, jo viņas ir termostabilas, tā kā tur mēs varam izpausties, kā mēs vēlamies, galvenais lietot. Paldies! Jautājums, ja E-vitamīns cilvēkiem trūkst, statistika prezentācijas sākumā, tad kādēļ aptieku omega-3, kurā ir E-vitamīns, ir tik kaitīga? Jā, šis ir ļoti labs jautājums, bet jāsaka tā, ka tas, kas ir, ja mēs ilgstoši lietojam to E-vitamīnu, tad viņš var būt kaitīgs, bet par cik cilvēki nelieto, tāpēc viņš arī trūkst. Te ir dati par tiem, kuri nelieto. Te ir dati par tiem, kuri lieto vienkārši produktu, un tad produktā sanāk neuzņem pietiekumu daudzumu. Bet viņu var ļoti viegli pārdozēt, tāpēc viņš var būt kaitīgs, bet viņš ir svarīgs arī. Bet tad droši vien tas jautājums bija vairāk par to, kur ir tas salīdzinājums par omega-3 ar galveno stabilizātoru vitamīnu E, un kur ir tā atšķirība, acīm redzot, cilvēks grib saprast. Jā, E-vitamīns arī ir būtisks, viņš arī ir nelielā daudzumā balansoila sastāvā, bet tas nav spēcīgākais antioksidants. Spēcīgāks par E-vitamīnu ir polifenola, un tādēļ viņa ir stabilāka. Tas vairāk par to stabilitāti, ja es pareizi atbildu uz to jautājumu. Pareizi sapratu jautājumu. Ok, paldies. Kāpēc D-vitamīns var neuzsūkties, cik ilgi tas jālieto, lai tā rādītāji uzlabotos? Iemesli var būt daudz un dažādi. Iemesls var būt citādi zarnu traktā. Tas, ko es redzu no saviem pacientiem, tie, kuri nelieto pietiekumu daudzumu kalcija saturošus produktus, jo kalcijs palīdz D-vitamīnam uzsūkties, tiem sliktāks D-vitamīns parasti ir. Magnija trūkums, parasti cilvēkiem ir daudz fiziska aktivitāte, vai viņš vienkārši ir daudz svīst, viņš daudz izvada magniju slimošanas periodi, tādēļ D-vitamīns var neuzsūkties. Otra lieta, ka mēs esam pieradinājuši organismu, parasti mēs pieradinām pie tādām lielām devām, cilvēks palieto 2 mēnešus lielas devas, tur 10 000 un vairāk. Protams, ka tad organisms pierod, un tad atkal mēs nonākam bedrē, ka mums nav D-vitamīns, un viņš arī sliktāk pēc tam atkal uzsūcas. Paldies! Vai akva-X eļļa var izraisīt šķidrāku vēdera izēju cilvēkam, kam nav žultspūslis? Jā, tas tā var būt. Ir arī kaut kādi ieteikumi, ko tādā situācijā varētu labāk? Var pamēģināt to eļļu sadalīt vairākās reizēs, pat akveļu, lai gan akvu parasti var lietot vienā reizē jau, bet es ieteiktu tādā gadījumā sadalīt noteikti pēc ēdienreizes un iespējams vēl palīdzētu, ka tas būtu iemaisīts kaut kādā ēdienā iekšā, lai tieši tajā momentā būtu jau kādi produkti kopā. Tas atvieglotu. Jo klasisko eļļu, jā, to es nepateicu, viņu vajadzētu lietot, es parasti iesaku no rīta un vakarā, sadalīt to devu, piemēram, ja mums eļļas deva ir tur 20 ml, pieņemsim, tad 10 ml no rīta un 10 vakarā. Tas daudz labāk uzlabo absorpciju. Paldies! Vēl ir jautājumi te vairāk par lietošanu produktu pareizu. Vai D-vitamīns jālieto kopā ar vitamīnu K2? Jā, K2 vitamīns arī ļoti labi palīdz D-vitamīnam uzsūkties. Tas arī ir viens no vitamīniem, tātad kalcijs, magnijs, K2 vitamīns, kurš jau ir ietverts šajos te kompleksējos vitamīnos, kas ir Xtendā. Paldies! Vai var eļļu dzert kopā ar vitamīniem? Droši vien Xtends ar balanseļu.
Jā, to es jau pieminēju, to mēs varam darīt. Nu, tad mēs esam pēduši, mēs dzeram kopā eļu ar vitamīniem, tas pat uzlabo absorpciju. Nedaudz sīkāk par šķiedrvielu lietošanu. Esmu dzirdējusi, ka vajag uzbriedināt, kā pareizāk. Šajā gadījumā, jā, šķiedrvielām mazliet labāk, ka viņas kaut vai mazliet pastāv, bet viņas neizdara nekādu tādu lielu kaitējumu, ja viņas nav uzbriedinātas. Vienīgi, ja cilvēks tikko ir sācis lietot šķiedrvielas, un tas zarnu trakts var tā reaģēt mazliet asāk, tādēļ mēs sākam pakāpeniski lietot, mēs nesākam tagad uzreiz tur lietot lielu daudzumu pakāpeniski, un, ja zarnu trakts ir tāds jūtīgs, tad jā, tad uzbriedināšana palīdzētu, bet tas nav obligāti to darīt. Ok. Vai šķiedrvielas ieteicams lietot pašā vakarā pēc pēdējās maltītes? Esmu dzirdējusi, ka tā it kā tas samazina holesterīnu. Holesterīnam labāk būtu tad tomēr dienas pirmajā pusē. Bet arī vakar pusē, tāpēc, ka pēc tā mums jau naktī ļoti daudz, kas pārstrādājas, kamēr mēs guļam, un arī tas palīdz, bet es tomēr labāk priekšroku dotu rīta pusē. Super. Vai balansa eļļu labāk lietot vakaros vai no rīta? Es tomēr lietotu no rīta tādēļ, ka mums, lai emulģētos tauki, mums ir vajadzīgs žultspūšļs. Un žultspūšļa aktīvākais darbs ir tieši dienas pirmajā pusē, tieši no rīta. Tādēļ es tomēr labāk lietotu no rīta. Lai gan ir pētījumi, kas saka to, ka labi ir vakarā tieši tās taukskābes lietot, bet tur ir tā diskutabli, tāpēc, ka ir cilvēki, kuriem omega-3 var uz nakti jau vēlu lieto, viņi var veicināt mazliet tūskainību no rīta. Tādēļ es tomēr labāk tā no fizioloģijas viedokļa skatoties lietotu no rīta pēc ēdienreizes. Pēdējie 4 jautājumi. Kāda Viva Plus deva būtu optimāla bērnam 11 gadu vecumā? Tur ir jāsaprot, kas ir viņa taukskābju testu, kāds viņam ir mentālās veselības rādītājs, lai tad labāk pielāgotu to devu, jo, ja viņam ir kaut kāds trūkums tajā, tad tie varētu būt pilnīgi noteikti tās 2 kapsulas, tie 28 mg, bet lielāku devu bērnam, es teiktu, ka līdz 4 kapsulām, tātad 56 sanāk laikam, jā. Nākošais jautājums laikam ir domāts tā, vai var vai nevar cilvēkam palīdzēt ar mikrobiomu testa analīzi. Acīm redzot, cilvēks ir uztaisījis, un viņš vienkārši grib zināt, vai Elīna var palīdzēt viņu saprast. Jā, droši varat sazināties. Ok, paldies. Kāda atšķirība balans eļļai un premium eļļai? Jā, balans eļļai ir mazliet mazāk polifenola nekā premium eļļā. Premium eļļā polifenola daudzums bija 4 reizes vairāk. Bet EPA un DHA tur tādā pat daudzumā, tikai polifenola vairāk. Super, paldies. Ja parastā eļļa izraisa šķidru vēderu un atvilni, vai ir kāds ieteikums? Noteikti lietot akva eļļu, un arī tajā gadījumā vispirms vajadzētu atvilni pacīnīties, lai atvilnis mazinās visus kairinātājus, kas mums varētu būt tur vēla vakarēšana, kafija, konkrēti produkti, bet, jā, tur garāks tas plāns mazināt atvilni, uzlabot to un arī sadalīt devu. Un atviļņa gadījumā nebūtu labi lietot uz nakti. Jā, tur tiešām no rīta. No rīta pusdienlaikā. Super, paldies, un tomēr pēdējais jautājums, un cik tas ir interesanti, ka mums tagad jautājumi virst kā no pārpilnības raga, bet pēdējais jautājums Sanitai, lūdzu, Sanita. Jā, labvakar, Elīna, paldies tev par izsmeļošo lekciju. Es mazliet gribu pārjautāt par balansējas lietošanu. Ja cilvēks ir fiziski aktīvs un viņš dzer eļļu no rīta,
Vai tas viss neaiziet enerģijā, vai paliek kaut kas uz šūnu atjaunošanu vakaram uz nakti? Ja cilvēks ir tukšā dušā to izdarījis, tad tas tieši tā arī notiek. Bet es ieteiktu sportistam, viņam varbūt arī tā, ka viņam nav pietiekams daudzums ar to omega-3, viņam pat lielākas devas būtu vajadzīgas, jo vairāk fiziskā aktivitāte, jo vairāk organismam ir vajadzīgas vielas, lai atjaunotos. Bet vai tas viss aizies uz enerģiju? Nu, tikai tad, ja viņš tukšā dušā viņu lietos un neko citu neēdīs. Labi, paldies, tas bija svarīgi. Paldies. Paldies, man milzīgs prieks par lielo interesi, kas nozīmē, ka gaidiet ziņu, kad atkal būs Elīna pieejama, kad viņa būs atkal un vadīs lekciju, vai arī jūs redzējāt viņas telefonu numuru, kur varat ar viņu sazināties, bet mēs jau esam pārtērējuši 5 minūtes, tā kā paldies visiem, un vislielākais paldies Elīnai, un būsim veseli. Rūpēsimies par visiem, kuri mums mīļi un dārgi, un arī netik, lai mēs tiešām būtu veseli. Paldies, Elīna!